Īsi pirms valsts svētkiem ceļbūve firma Binders Liepājā pilsētā zem Liepām, pilsētā, kurā piedzimis Vējš, iedzīvotiem nodeva eksploatācijā Zirņu ielu, Ganību ielu un vēl vienu pilnīgi jaunu ielu tilta galā. Tātad maģistrālā kustība caur Liepāju ir norganizēta, kas saka pateicoties domai, Eiropas naudām un ceļbūves firmai Binders. Mērkungs, no kā liepājniekiem nācās atteikties, lai iegūtu šo te grandiozo objektu, Ganību un Zirņu ielas? Es domāju, pilnīgi rekonstrukcija no zemes dzīlēm ar visām komunikācijām, Sānu ielām, asfaltiem, Ganību iela Leišas virzienā, Rīgas virzienā Zirņu iela. Kaut kas fantastisks. Jā, šis ir lielākais objekts, viens no lielākajiem Latvijā, un Liepāja ir nozīmīgs ar to, ka tas faktiski ir izcina tādu maģistrālo transportu plūsmu, un mēs varam būt diezgan droši, ka tuvākos 11 gadus mums nevar būt tāda sastrēguma kā Rīgā, un, teiksim, ērtības iedzīvotājiem, jo faktiski Zirņu iela ir pilnīgi jauna, ar visu jaunu, jo visas apakšzemes komunikācijas, gaismas, veloceliņi, sētas logi. Jā, un tas, ka, teiksim, kad iedzīvotāju lūgums bija atbalstīts arī no Eiropas projekta, ka, teiksim, skaņas izolācijā arī tiek žogu nomainīt, logu nomainīt. Un šodien arī tādi vecāki vīri, vecāki liepājnieki sen pazīst, viņi rādīja, ka šis projekts tad ir tiešām novērtēts pozitīvi. Protams, vienmēr jau kaut kādas grūtības bija būvniecības laikā, kaut kas aplūda, bija grūtāk piebraukt, tur jāsaka liepājniekiem paldies par izturību, bet gala rezultāts ir. Un mēs varam, teiksim, daudz ērtāk izbraukt Liepājai cauri. Ikdienā, protams, arī tiem, kas brauc no Rīgas uz Lietuvas virzienu vai pretēji, izbrauc cauri Liepājai taka pa vienu Eiropas kvalitatīvu ceļu. Lai tas izbraukums būtu pavisam fēns, aiz jaunā tilta galā ir piebūvēta pilnīgi jauna iela, kaut kādu kilometru malīgi. Jā, tā ir pilnīgi jauna iela. Un kurai faktiski jau ir iesākums, kur nākotnē mēs domājam pārvadu tiltu pāri dzelzceļam, lai varētu aizbraukt uz karostu un iespējams arī tramvaju laist pāri tā, lai teiksim, arī tāds ekoloģisks transporta līdzeklis, kas arī vēsturiski kādreiz ir braucis līdz karostai, arī tas varētu braukt. Ar ceļbūves firmu Binders strādājat pirmoreiz. Kāds, kā saka, ir pirmais iespējas? Jā, protams, ar tādām zināmām bažām, kā būs, bet jāsaka, ka ļoti pieredzējis darba vadītājs un tā komanda, kura organizēja šos darbus kopā tad ar apakšu uzņēmējiem. Un, tādas mazās ķibeles jau, protams, kā katrā būvniecības projektē, tur projektētāji ar projektu varbūt kādas atšķirības, bet kopumā varētu, ja jau vīri saka, ir šādi, tad jau tā arī ir. Pirmo reizi strādāt kādā jaunā reģionā, tas noteikti katru reizi ir gandrīz kā eksāmens. Un vēl jau vairāk tādā kā Liepājā, Kurzemes, kā saka, pašapzinīgi un, kā saka, stingri cilvēku paspārnē. Šāds objekts mums praktiski bija pirmoreiz šajā reģionā, un viņš bija saistīts ar zināmām grūtībām, ar kurām mēs sastapāmies, bet tās nebija tādas grūtības, par kurām būtu īpaši jākriņķējas, tās bija tādas patīkamas grūtības, tā bija visnotaļ tāda atsaucīga attieksme gan no pasūtītāja, gan no vietējiem iedzīvotājiem. Protams, kad tāda mēroga līgumu, kādu mēs parakstījām ar Liepājas domu, var vēlēties jebkurš ceļbūvnieks. Mums veicās, kad mēs šo līgumu ieguvām, un, manuprāt, mēs šo līgumu esam godam izpildījuši. Un es domāju, ka, ja būs iespēja kādam braukt pa šo te ielu, kur mēs no jauna izbūvējām, tad vienmēr atcerēsies gan būvnieku, šī gadījumā mūsu, ar labu vārdu, un sapratīs, ka lietas, kas notiek Liepājā, ka tās notiek uz labu un vietējo liepājnieku interesēs. Zirņu ielas un Ganību ielas kapitāla rekonstrukcija, tas ir smagāk kā pa jaunu būvēt? Pirmkārt, gribu atzīmēt, ka Zirņu un Ganību ielas rekonstrukcija Liepājas pilsētā ir viennozīmīgi šogad apjomīgākais un lielākais Bindera objekts, ko mēs esam pabeiguši, un kurš mums ir jānodod, ja nemaldos, 25. novembrī. Šodien bija objekta atklāšana. Klāt esam gan pasūtītājiem, gan būvniekiem, gan
ceļu lietotājiem, un visi redzēja, ka objekts ir uzbūvēts atbilstoši projekta labā kvalitātē. Objektu sākām būvēt pagājušajā gadā, 13. maijā. Mēs oficiāli atklājām būvniecību. Objekts ir apjomīgs, līguma summa ir 13 miljonu latu. Objekta īpatnība ir tāda, ka tā ir tranzīta iela, un projekts paredzēja Zirņu un Ganību ielas rekonstrukciju pilnībā, tātad pārbaudīt pilnīgi visas komunikācijas, ieskaitot lietus, ūdens, kanalizāciju, elektrību, ceļu segumu. Protams, objekts bija grūts tajā ziņā, kad bija jāievēro gan iedzīvotāju prasības, jānodrošina bija piebraukšana pie privāti īpašumiem, jo ielas atrodas praktiski pilsētas centrā. Gāja grūti, bet es domāju, ka mēs veiksmīgi esam tikuši galā ar šo te gana sarežģītu objektu. Kamēr svētku noskaņās Liepājā jaunbūvētās un rekonstruētās ielas tika nodotas lietošanā liepājniekiem, Daugavpilī ceļbūves firma Binders un Daugavpils doma parakstīja divus svarīgus līgumus. Pirmais līgums par komunālās ielas rekonstrukcijas ERAF projekta Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstību ietvaros, un otrs līgums par Daugavpils autotransporta mezgla, Vidzemes piekrastes Pumpuru un Višķu ielu rajonā esošo ielu rekonstrukciju otro kārtu. Būvdarbi šajos objektos sāksies 2013. gada pavasarī.